Tītājs 40 dienas nebija ēdis, pareizi bija 40 dienas. Ir evaņģēlijā, kurš atklāt, bija 40. Tad Bāns pie viņu piestājās un piedāvāja viņam brīnišķīgu pasākumu. Tūkstnešus pārvērst maizes grēkļus. Un viņš sacīja, ja tu esi Dieva dēls, sāc rīkoties, padara šos akmeņus par maizi. Un Kristum bija atbilde uz tādu piedāvājumu un ieteikumu, kāds, kurš zina, kurš man patīk priekšā kupīts un nezinu. Cilvēks nedzīvo nemanīgs. Kupīts ar? Pareizi, cilvēki nezinu maizi, tas ir tas, kurš patīk. Kristum bija. Jā, šis ir unikums, ka Kristus šādām piedāvājumam vai vispār viņš jau jauks, ne? Teikt, ka tūkstnes no savu šausmu stāvokli, kāds viņš ir, būt maizi, smaržotis, maizes kvalitību. Viņš jau visu paparoja, arī cilvēks uzticīja, ka viņš vajadzīgā tīri. Viņš ar akmeņiem nenodarbojas, un vienkārši tādu pašu maizes padarīja lielāku skaitu. Tā kā viņš to ir klāt. Stāv rakstīts. Pamēģināsim atlikušajās šī dievkalpojuma minūtēs stāv rakstīts un dzīvot no vārda. Pamēģinām, kā mums sanāk. Esmu izvēlējies šoreiz dzīvot tieši dievkalpojumā un dievkalpojuma laikā. No vārdiem Bībelē stāv rakstīts vispirms Ebrejiem 10. nodaļa. Es šeit sāku lasīt no 19. panta. Ja kādam ir jaunā Bībele, atveriet un mēģiniet smadzenēs tūlīt redzēt, kas tur kopējis, kas tur nekopējis, kas tur atšķirīgs, kas tur nav atšķirīgs. Ebrejiem 10 no 19. Tur būs līdz 25. pantam. Es lasu iepriekšējā Bībeles. Tā kā mēs brāļi droši varam iet svētajā vietā Jēzus asņu dēļ, ko viņš mums sagatavojas par jaunu un dzīvu ceļu, savu priekškaru, tas ir viņa miesu, un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad dosimies patiesīgu sirdi, pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināt no ļaunās apziņas un iesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolīs, un vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Neatstādami savu sapulces, kā daži paradušie, bet citu paskubinādami, un jo vairāk redzot dojamies to dienu. Mārta izdevās noķert līdzības un atšķirības. Tas ir gribētu. Līdzības. Varbūt tu pasaki, ko? Tas pirmais man uzskatīt. Jēzus asinīs ir droši pieeja. Tas ir citādi. Jā, ļoti labi. Varbūt vēl kāds lasīja vai vēl nu kaut kas bija tāds. Redziet, kā mums ar kopējo dziesmu iznāca. Pieraduši esam, dziedam un tā tālāk, bet vai es piekrītu tam. Un tagad šeit dzīvot no vārda. Un vienus mēs izdzīvojam. Neatmetām sapulci. Tas ir izdzīvot šodien. Tad vienalga, kā mēs katrs esam tikuši uz sapulci, vienalga, kā ir gājis, bet šeit mēs sēžam, to mēs esam izdzīvojuši. Bet vai pārējo arī? Un te ir tā īstā pilūksne Dievam. Redziet, kas tur iekšā, tur nenotiek par brīnišķīgām lietām. Un to Dievs mums dāvina. Mēs zinām, ka mēs esam grēcīgi. Mēs esam ļoti bēdīgā stāvoklī. Un paldies arī Gunār par sarunu, ka mēs pēc apcerēm es varēju personīgi ar tevi parunāt. Es domāju, ka šī tekstā ir ļoti daudz cerības iekšā. Tur ir iespējas, kuras ir dotas. Tur ir parādīts Kristus, ko viņš dara.
tur ir arī par pieminēts, tur vecā derībā bija tas tīrais ūdens, jā, par fizisko tīrīšanu. Tur bija sevišķi svarīgs arī ar garīgu nozīmi, kad pie tā ūdens baseina, kur tur bija, tur priesteri mazgājās, tur tam visam bija milzu nozīme. Tad cilvēki var ļoti daudz ko arī no savas puses darīt, lai būtu labs rezultāts. Dievs garantē viss asins, tās garantē visu. Tas tur ir. Un tāpēc arī Kristu paļauties uz viņu. Viņš ir apsolījis. Viņš ir. Bet ir vienam otru pusi jāpieskatās. Man patīk tie vārdi. Galīgi ne tā, kā mēs pieskatām. Un ne arī tā, kā mēs klausāmies. Tas mūs tur tas tagad dūzēt vēl pa uzsāru. Viņš ir dzīves ir, lai viņam attiecības ar Dievu, un nezinu, kā tur būs. Bet viņš ir novērojis, viņš saka, lai varētu otru uzklausīt, tad ir vajadzīgas abas ausis. Bet, lai noklausītos, pietiek ar vienu. Labi pateicis, nevis piekrītat. Jā. Mēs pieskatām viens otru, viņš zaudēt. Ne? Bet uzklausīt. Te ir domāts pamudināt uz mīlestību. Pamudināt uz labu. Es nezinu, tos brīnišķīgos skolotājus, tādi jau nav daudz. Bet viņi māk tos bērnus tāds draudzīgs padarīt. Viņi māk tāds, saprotat, mēs izvirzīt viņiem, ja? Ka te bērni labi sāk darīt. Nevis tādēļ traģīgāk, bet ādēļ labāk, kaut kā izdodās. Tu norganizē tu šito, un es zinu, man pašam ir bijuši tādi skolotāji skolā. Pagaid, mums vēl vajag izdzīvot vien vārdu. Un tas šoreiz ir Efesiešu vēsture. Tur šito es palieku jums zināt, ja tur bija tas skaistais teksts, tur ir par svētnīcu, tur ir par augsto priesteri, tur tas ieizdzīvo. Bet 4 šoreiz tik daudz nelasīšu. Bet ļoti uzmanīgi klausties. 4 un 29. Māri skaties jaunajā tulkojumā, tad pasaki, ko tu redzēsi, kas noderētu pateikt. Kā ir tulkojumi, tas atšķirības. Efesiešiem 4, 29. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnes vārds, bet tikai krietnes runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītāju. Varbūt vēl kāds skatās Bībelē līdzi. Ir kāds, kas sakāms, arī Dievās Māri pamanīt tur. Tas pats citādāk. Kurš būtu gatavs jauno tulkojumu izlasīt? Māri, būtu izlases kādā? Nav tev. Izlases Māri, kāds kā neklausāmies tā. Lai jau viņi tik aptevāri. No jūsu mutes, lai nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem. Un tagad mīļā draudz, runātājs netiks savu. Sēdēšana. Es jau tā neiešu klausīt. Ir ar Dievam jālūdz tiem, kuriem ir spēju dāvāt. Tuvākajās minūtēs pateikt kaut ko ļoti labu, vērtīgu, paliekošu draudzīgu, kas draudzi ceļ. Es savu izdarīju. Nolasīju 212. dziesmu, pārliecinājos, ka lielākais vārdums nemaz nedzirdēju, ko es teicu. Lai varētu sākt spriest par to dziesmu. Izlasīju Bībeles tekstu. Mēģināju iesaistīt nāvi. Es savu izdarīju. Labi vai slikti, tas ir Dieva ziņā un jūsu vērtējumā. Bet tagad lūdzam saņemies un saki kaut ko tādu draudzēji, kas draudzes. Un neviens nekrietnes vārds, lai nenāk. Pat jaunā tulkuma man viesītā. Varam? Patreiz iestājās tas, ko latvieši sauc klusēšana ir sāds. Vēl brīdis, un
tur ir tāds cits teiciens. Ne viss, kas bija virzāts, bet nav patiesi, kas svetīgi un saka kaut ko. Es domāju, ka mums draudzē ir daudz dažādas domas un sajūtas, kad mēs nākam kā pakomunicēt savā starpā, kad satikties ar Dievu. Un es varu pateikt pēc sevis, ka man Ulds ļoti palīdzējis man tādas impulsīva rakstura varbūt tās un visādas domas līdzsvarot visādā veidā. Tas, ko šobrīd sēdēju domāju, tas, ka ja reiz uz to draudzi ir atnāks, tad ir vērts, kad ir draudzē palikt savā vietiņā vai kādā stūrītī un pagaidīt, ka pāriet tās domas un emocijas, kuras reizēm nav tās labākās. Un pārējot kādam laikam, uz visām lietām var paskatīties daudz savādāk. Un es zinu, ka es gribu noteikti palikt šī draudzē un būt kopā ar jums, jo tas ir ļoti svarīgi. Un es varbūt kādreiz nebūtu to tā pateicis un bieži dažādas domas un varbūt tās arī piedāvājumi un iespējas, bet jo ilgāk es šeit sēžu, jo vairāk es saprotu, ka es te gribu palikt un ka visas sajūtas, domas un visādas lietas jums nāk un pāriet, bet būt kopā draudzē un ar draugus palikt kopā. Tas ir to vērts. Paldies! Tur ir roku, man tur parādījās tā tikai, bet nedrīksti. Tātad, kas par to domājam, tad interesīgi lūdzu Dievu, ko draudzē pateikt. Es kā slavē Dievu par tādām līdzīgi. Es gribu pateikt visiem draugus locekļiem, visiem arī tie, kas nav draudzē, bet visi, kas ir šeit, kad jūs esat vērtīgi šeit, ka jūs esat nepieciešami, ka jūs esat vajadzīgi šeit. Un vēl vairāk, ja jūs to kaut ko labi darat, pašu mazāko griedziņu uzsmāt, vai sasveicināties, vai nolasat kādu dzēju, vai vēl ko katrs māk, tad tā ir vērtība. Domāju, ka lūdzu Tevs var paldies Dievam, bet mēs dzīvojam no katra vārda. Mēs dzīvojam no katra vārda. Un arī te runas, kas draudzes ir. Šorīt runāju jauniešiem romiešu vēsturi. Tāpēc man viņa prātā uzreiz pirmā ienāca. Un šķiet, ka ikdienā bieži vien mums ir tāda sajūta. Mēs kristieši, mēs kā zaudētāji paliekam dažādās situācijās. Bet romiešu vēstulē 13 tur ir teikts, esiet Kristū, tur pat teikts par Kristus bruņām, bruņojieties Jēzu Kristu. Un tas nav tā vienkārši tikai man ir Jēzus, man ir labi, man nekā nevajag. Bet Jēzus piedāvā īpašas bruņas. Un varbūt ir tādi brīži, kad liekas, kad ir mācis izmisums un tāda sajūta, kad tu neesi nekas. Ja? Bet tad, kad man iešaujās prātā Jēzu, ka tu esi man, tāds kaut kāds tāds īpašas bruņas. Un tas faktiski man uzreiz stiprina. Paldies! Domājiet, kurš atkal celēt roku? Vēl izējot no tā, ko lasīju. Es gribētu pie šiem vārdiem, kas man tā uzrunāja, un vērosim citu. Es domāju, cik ārkārtīgi brīnišķīgi viņš pasaka šeit draudzes būtību, jo kādreiz ir tā, es atnāku, man neinteresē, kas es atnāku šeit satikties ar Kristu, es uzklausu, ko mācīties, un nav ne mājās. Bet šeit ir parādīts, ka kādai sadraudzībai jābūt vērot citu, un nevis tā, kā mēs vērojam, ko šitas ir šitas, vai kas viņam tur šitas tāds ir, bet vērosim tāpēc, lai varbūt viņam ir grūti, vai viņam kaut kas, lai veicinātu šitas ir brīnišķīgs pāns, vēl kālāk, bet viņi palaikus garām, un vērosim citu, lai paskupinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Tātad mēs neatnākam lietlā, mēs atnākam kā draudzes locekļus, un man ir svarīgi, kā tas brālis, kā tā māsa, es viņu vēroju, bet nevis vēroju, lai viņu aprunātu, bet vēroju viņu tāpēc, lai palīdzētu viņam, un viņš atkal palīdz man saprāt. Šī saistība kopā šī pantā ir. Reizē pēc atklātē. Tik labi. Domājam, rokas ir tā, tu būs gunām vēl, tīkšā tā. Mēs tad būtu
Kādās reizēs ir ļoti izludināti to visu, kas mums ir apkārt, ko mums piedāvā dzīvi, ja? Reizēm ir grūti varbūt novērtēt tās vienkāršās lietas, ko mēs darām, ko mums līdzcilvēki dara. Un īstenībā šajā brīdī man gribas pateikt lielu paldies Edgaram, ka viņš ļoti nopietni gatavojas tiem trešdienas vakariem. Un to es arī noteikti tāpēc sakarīgi, tāpēc, ka es šo trešdienu netiku tādu, kas vienalga ļoti vērtēju to, ko mums dara. Un īstenībā mums laikam jāvērtē ir, ko mēs darām viens otram, ko vispār mēs kalpojam. Tas ir jānovērtē. Varbūt jā, varbūt tās nepadarot to cilvēku iedomīgi, bet katrā ziņā tas ir jānovērtē. Dažreiz pat nav jāsaka, bet iekšēji jānovērtē, jābūt tieši veiksmi. Tad bunā tev, un varbūt vēl kādām ir, Dievgars palīdzēs ar Jāni būs to darīt. Draudzē pateikt paldies mācītājiem, citiem. Šajā draudzē neizliekās nekā labāk, kā ir patiesībā. Un meklē to patiesību, kāda ir. Varbūt nepareizais mākoties, es viens no tiem, kas mīl visāds apceļus, bet paldies, ka jūs neizslēdz no savas vidus nepareizes. Jo šiem nepareizajiem arī vajag atrast Dievu. Man ļoti patīk tas, ka tas Dieva vārds nav grāmata, ko sist pa galvu. Mīlestība tomēr ir stiprāka, tā vēlmi iesist pa galvu, tev man ir šitā rakstīts, un tev klausi. Par to paldies. Jāni, tev. Reizes kā bumba, apās zem ūdeni, kad neesmu ilgāk laiku bijis draudzē, kā teiksim, rokas atklāt vaļā, tā bumba izpacēna. Un Jānis ir klāt draudzē. Paldies. Varbūt tev kādu roku patīk. Satienš, man ir tāds ļoti īpašas dienas, ja es kaut kādā satienā nevienu kaut kā pilnīgi sajūtu, tas visu laiku skaitīšana. Un cik es arī Edgaram Milārija, tā ir kaut kāda šādā īpašākā dienā. Un pirms satienās viņš ir man nav ļoti pamācties. Un šeit no gribas kaut kā pasmaidīt, un šeit, man kaut kā tas ir automātiski pazūd tās visas tās nepatīkamās mūzes, jūtos ļoti labi un tīri. Jā, un es domāju, ka šeit viss ir ļoti patiesi. Jā. Vēl varbūt kāda roka. Aleksandra, vēl tev. Es gribēju pagrūpināt Silvu un pateikt, ja kāds man pašam ir bijis tā, ka es krītu mazdūšībā, un es gribu citus iedrošināt. Nekrītat mazdūšībā, bet darat to, ko Dievs jūs mudina darīt. Atcerēsimies tādu Bībeles stāstu par Dāvidu, kurš nebija neordinēts, ne arī karavīrs. Viņš nekas nebija, viņš bija bērns, viņš bija gans, bet viņš uzvarēja Izraēla lielāko ienaidnieku Goljātu. Un tāpēc es jūs gribu iedrošināt un pateikt, ka mums arī tas ir iespējams. Īstā līnuma akmenis. Vai ir vēl kāda krietna runa, kas draudzē ceļu? Ir. Bet neuzreiz. Dažreiz ir tā, ka drusku jādomājās. Mums ir gan telefoni, gan kontakti, mums draudzē drusku savādāk kā citur. Sazvanamies, mēs varam piezvanīt otram arī, ne tikai pateikt, zini ko, man vajag. Mēs varam piezvanīt un kādu krietnu vārdu teikt, kas ceļ. Satiekoties vai nākot kontaktā citam ar citu, pamēģinām dzīvot no katra vārda, arī šiem vārdiem, celt draudzi. Bet ebrejiem 10. nodaļa ļoti palīdzēs, ja to, kas tur bija par drošību, par pieejašanu, par sapulces vērtēšanu, par visu, ja tas realizēsies. Un tagad man ir kāda doma radusies, vai mani atbalstīs, es nezinu. Mums ir Maija, redz domā patreiz, un es varbūt Maija tev nebiedēšu tagad. Man ir doma tāda, te ir viena klavieru spēlētāja, tā ir Laima. Viņa nospēlē dziesmu, jā.
tad Alīsei, ja tu ieliki, tādu iekšā tiešām veidojās. Tu jau esi satvērus no mākslas, un tas ir. Tik ļauj Dievu garam tev vadīt, un Dievs tev lietos par svētību citiem. Nevis izcelties tikai, vai ne? Ar savu spēlēšanu, kas parasti mākslā galvenais ir izcelties un pārspēt visus un dabūt pirmās vietas un tā tālāk. Tas tāds sporta variants ir. Bet ko darīt, to svētīgi. Vai jūs nevarētu abas divas paņemt krēslu un četrocīgi nospēlēt šo pašu 212. dziesmu? Kā jums abām sanāk? Ko tu saki Avīs? Ar Laimas kopā atsēsties pie klavierēm 212. dziesmu ar Alīsi. Varam? Pamēģināt. Sarunājiet, kuru, pamēģiniet vienreiz izspēlēt to tekstu, un 212. dziesmu mēs nekad nekur neesam nedzirdējuši, nedziedājuši. Pareizi? Nē, jūs esat, ka tu nepareizi. Mēs Dievu kaut ko pārnājumi vārdu vispār. Pamēģiniet, vai jums sanāk četrocīgi. Sarunājiet savā starpā. Tas būs kaut kas nebijis. Kopējā dziesmu četrocīgi es neatceros, kad ir bijis mums. Un 212. dziesmu. Tātad pirmo reizi, tas ir kaut kas bijis. Kā viss aiziet garā. Tad ir atceries 212. dziesmu ļoti interesanti. Pamēģiniet abas divas, mēģināt tāds nevis. Uzmanīgi klausties, novērot viņām veiksmi izdošanos. Ne, pamēģiniet. Izspēlēt viņas, nevajag jau uzreiz tik zaļi. Pateicamies par Tava dēla uzvaru, un ka viņš arī šajā rītā, šajā dievkalpojumā caur runā ienesa īstumu un godīgumu un patiesību, ka stāvoklis ir tāds, kāds viņš ir. Ka mēs gribam būt patiesi bez izlikšanos un gribam dzīvot arī katra Tava vārda. Palīdzi, ka šajā dusas dienā mēs mācamies krietnas runas, kas draudz ceļ. Palīdzi mums. Palīdzi, Tēvs, Jēzu paliec ar mums, kā labais gans, cietini slimos un parādi savu lielo žēlastību, lai to varam izbaudīt Tavā mīļajā vārdā.
Āmen. Un vēlreiz izdziedām pirmo pantu, 212 dziesmu. Tie